Šalom, brāļi un māsas, Jēzu Kristu no Izraēlas, Jeruzālemes. Esmu skaistā vietā, ka redzat aiz manis ne tikai ēkas atrodas, bet Eļas kalns. Un gribēju mazliet padalīties ar kādu raksturvietu, kas man uzrunā šajā rītā. 2. Timotejam 4:7 mēs lasām: labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. To kādreiz sacīja apustulis Pāvils. Es vēl to savu skrējienu neesmu pabeidzis, un arī jūs neesat pabeiguši. Bet ziniet, kā ir, ļoti daudzi iesāk labi. Un es par to esmu ļoti daudz domājis. Cik svarīgi ir to savu ticības skrējienu noskriet vai noiet līdz galam. Un nevis kaut kā, bet labi. Kad mēs sasniedzot savu galamērķi, debesu mājas, kad Jēzus var skatīties mūsu acīs un var teikt, tu esi bijis uzticīgs kalps. Tu esi bijis uzticams visās lietās. Un lai Dievs dod, ka mēs arī nodzīvojam, ka mēs noskrienam savu skrējienu līdz galam. Ticību esam turējuši līdz galam. Bet lai Dievs palīdz tev un man, ka mēs turamies pie Dieva vārda, sekojam savam ganam, jo Viņš mūs nekad nepievils, Viņš mūs nekad neatstās. Viņš aizies kopā ar mums līdz galam. Bet zini, ir jāturās pie Viņa rokas. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu!